Tiem, kas ir uzauguši evaņģelisko draugu vidē vai tajā atradušies kādu laiku, viss ir pavisam skaidri un vienkārši. Mēs esam kristieši, draudze, viņi ir Izraels, viņi ir Dieva tauta. Un mums vajag lūgt par mieru Izrēlā, jeb Jeruzālemē, mums vajag svētīt viņus un kā vien iespējams arī censties tos atbalstīt. Bet vai tas tiešām ir tas, ko Bībele māca un māca tieši tādā veidā? Es saprotu, ka šī ir diezgan kontroversāla tēma un daudziem nepatiks tas, ko jūs dzirdēsiet. Bet tāpēc šodien dalīšos daudz vairāk ar raksturvietām, lasīsim, ko tad pravieši, ko apustuļi un ko pats kungs Jēzus ir teicis un mācījis un brīdinājis, lai censtos izprast, kā tad bibliski domāt par šo jautājumu. Tāpēc, ja jūs nepiekrītat man, jūs nepiekrītat rakstiem, bet ja jums šķiet, ka es rakstus sagrozu, tad izpaudieties komentāros un paskaidrojiet man, kur tad esmu nogājis no ceļa.